Lūk, arī Zieči pie mums ciemos. Labrītiņ, cik jūs labi arī kopā labi izskatījās, abi tādās vestītēs, smukās zaļās, vienam daudz kabatu, multikulturālā veste, otram, tāda švītīgā. Tāda opīša. Švītīgā opīša veste, jā. Ar kādām pogām, tādām spīdīgām. Viņam vēl ir smuka ķivere, bet to viņš nevēl. Arī izvirpojas pats. Jā, nē, to temu. Labi, kas tev jauns? Arī par ķiveri, bišķiņ pārbaudījām ķiverēm cietību, tā kā reizi tu pieminēji ķiveri. Bišķiņ tur pudeles un kokus sitām par ķiveri. Kas, kad ir kaut kāds turnīrs bija? Jā, tad, māžošanās, bišķiņ tāda maziņā tāda. Bet tā mēs... Jackass kādreiz. Jā, pareizi. Bet tā mēs, te bija tāds pašdarbnieki, tāds, no vecām sprādzēm, jostām un tam līdzīgiem šitos te taisījām. Blitkot gājām un taisījām tos vizulīšus. Tev jau ir, kur ielikt. Jā, kam vēlas nepaņēma līdzi. Viņš jau parasti uzkarintē. Tad nākamo reizi vajadzēs uzlikt. Jā, tādas paši... Vai ierauc izskāli? Paši iehēdi izgriezām, izverpojām un tad gājām arī noblitkoties riktīgi. Tas dēļ skopuma, ja vienkārši radošais moments iestājās. Jā, pārbaudīties, vai cik tad vajag skunsti nav aizmirst rokās, vai turās. Labi. Maleči. Jūs ar svečturs arī, ka tā esat vai kaut kādas, tādas. Ka laba doma vispār vajadzētu nākamreiz ierosināt. Svečturi un tad visādādi. Jūs varat taisīt leduskapi magnētiņus. Un tā jau vakal uz tirdziņu. Kā, tāda, forši. Labi, tas viens ir, bet daudz jau neko nevar šiverēt augsts. Augsts jau, jā. Cik tu, es saku, tāda labi saulains laiciņš, un tad pablitkojās, atkal sasildās. Jūs bijāt tie, kurus Krievijā tur savāca, vai tur tos blitkotājus? Ne, tik tālu mēs netikām. Jūs nebijāt. Tur bija kaut kādi, kas bija apmaldījušies pārgājuši robežu. Tur jau cik tur tā darba, jā. Pagaid, ka vai viņi, jo mēs bijām Peipusā, saprot, un tur bija kaut tāds gadiens, kad mums... Tas jau kaut kur tur bija. Tad tie no mūsējās vārzes. Tu nemaz nezini, ka Pēters nav atpakaļ. Mums nav vālam, tie cilvēki bijām ļaus daudz tur bija. Cilvēki jau mums vispār nav vālam. Un bija vienkārši saprot, es tagad domāju, vai tad tie tad droši vien tie atdalījās viens gabals ledus. Un tie Rudolfs par to vēl rakstīja, vai ne? Jo, Haidīt. Tur kā atdalās gabals. Jā, tur bija. Pagaid, es gribēju vēl vienreiz tavu, man te fonā skan tas tavs. Rudolfs mums te WhatsApp čata grupiņa. Nenāc tu. Jā. Šito es arī, ka blitko, zinu, tur kādam tur bija skan galvā. Nāc tu, jā. Šitā vieta. Es arī pamostos naktī kādreiz. Zinu, kā viens meldīšs kaut uz cilpā griežās. Šitais iestrēks. Jā, šitā vieta. Nāc tu, jā. Jā. Ir kaut kādi jauni plāni tādi atkal. Muzikāli, es domāju. Muzikāli ir, jā. Šonadēļ ir jābrauc uz Jelgavu. Uz Tukumu. Uz Jelgavu? Uz Tukumu, pa caur Jelgavu. Caur Jelgavu, tur var izbraukt. Jā, caur Jelgavu. Tāds līķīts ir, bet neko. Skatoties, no kurienes brauc. Viņš no LA's. Jā. Tu no LA's brauc. Meitenes stacijā. Es esmu arī LA dzīvoju. Tur stacija meitenes. Jā, tur arī meitenes stopē citreiz interesants ceļmalās. Tāpēc tā stacija nosauc. Tāpēc arī stacija nosauc. Pagaid, un ko tu tur? Korporatīvais būs, jā. Tev nav pa daudz to korporatīvo klausies. Pārāk daudz. Jā, šeptē, kamēr vecums atļauj, Kā tur, kad es sen neesmu bijis, ko tur dara? Tur ir kaut kāds, kas tur iluzionis, skārts, triks rāda vai ēd, dzer kaut kāds. Tur uzaicina iluzionists arī, tad ir šitie te dziedāšanas sacensības, Kurš ātrāk dzied? Jā. Viņš jau tā kā
čimčenē tur var uzlikt to tempo. Jā. Un tad, kurš ātrāk nodzied putu eļļu. Jā. Tad tu šitādu atrakciju tu taisi. Tāda arī, jā. Nu, pēc tam arī tie, kas, bet tas jau ziemā tagad grūtāk. Tur apstādījumos tos kūleņus var mest. Ar plikudībām. Ar plikudībām, jā. Kurš taisnāk uzmet. Kāpēc tu domā, ka tagad sniegā kā reiz tagad ir redzēsi, viņi vajag un būt ik pa brīdim. Vajag ierosināšanu. Tu drosmīgi savāksies un arī lielāka balva būs. Kas ir balvā? Pudeles arī. Pudelīt kaut kādā. Pudelīti dod, jā. Sacības tehnika, vienreiz bija tur šitais te. Sacības tehnika. Čainiks, jā. Teikant. Jā. Patvārs. Čainiks. Tas ir ražotājs. Oi, labi. Klausies, pie beigām varētu nogrūst ritīgo. Un saicināja man vienā tādā platformā Catch-up. Tā ir gaisā, jo pagājuši piekdien. Tur var pasūtīt kaut kādus audio sveicienus, kādu anekdotīti, kaut kādu video sveicienu arī galā. Tur zieču var atrast Catch-upā. Jā. Kā tas ir? Tu var pasūtīt kaut kādu apsveikumu, lai tu atsūti vienkārši tagad kaut ko varētu sveikt, piemēram. Es ierunāju viņu. Piemēram, Andrim drīz būs jāsveik, Andri. 24. Jā, bet tad, piemēram, kā tu viņu apsveici? Sveiks, Johaid, cienījamais Andri. Tev es dzirdēju, šodien ir dzimšā laime, Johaid. Šodien es tev iesaku paklausīties mūziku tādu vai šitādu. Un tā vēl pieliek mūzika klāt beigās. Jā. Tu savējo pārsvarā. Es savējā gadījumā savēju vēl. Šito gabalu aizvien. Kā sauc šitas bija? Laipnam būt. Ko? Laipnam būt. Vai laipnam esi vai laipnam būt? Laikam laipnam būt. Laipnam būt. Labi, es tik laipnis. Izstāst mums kādu atkal. Mazdzirdēto. Tāda bišķi pieklājīgāk šoreiz. Šitais akvalangis. Nirst iekšā. Nirst līdz tiem 10 metriem. Tu zini tā? Nē. Viņš nolaižās līdz tiem 10 metriem. Tur pārbauda, viņam tas tā uzperik, tāds gadžetiņš, aparāts. Viņš pastāv, spiediens normāli, viss tā kā elpošana, viss tā funkcionē. Kā negribās. Tieši tā. Viņš tagad gremdēsies vēl līdz... Viņš pie tiem 10 metriem pastāv. Viņš čalis papeld garām bez nekādiem. Nē, viņam tas akvalangs, ne brīlis. Viņš nirs tagad tas akvalangs līdz 20 nonirsies lejā. Nonirs līdz tiem 20, atkal viņš skatās, tas papeldēs. Kā, nevar būt. Viņš pats sev tur atkal pārbauda, visu tur elpošana kā negribās, spiediens normāli. Ies līdz 50 metriem. Nolaižās līdz 50 metriem, nozips. Kā tas iespējams? Tas dulais ir, tam nav ne aparāti, nekas. Kā viņš bez akvalanga var ienirtīt? Viņš viņam savā tajā uzpariktē tas akvalangis uzrakst viņu, vecais, baigi, super, kā tu laidi šitā, te bez akvalangiem, bez viss. Un tas viņam atbildes rakst, es nenirstu, es slīkstu. Jā. Viņš slīkst cilvēks. Nē, mēs sapratām. Nē, mēs jau sapratām, bet tev paliek arvien līdzīgāks tā, kā tu... Viņš ir kalamburiskais. Tu varētu šito ierakstīt šitajā te joku tajā, Pārliecinātiem cilvēkiem. Tur redzēs noriskēja vienreiz ar šitā. Nē, tāds labāk pa tām... Ģeķīgai pa birstēm. Pa tām birstēm bija krietni labāk. Šitas, ko tu izstāstīji, reāls sūds bija. Bet vai nepamēģinās neuzzinās? Tu varēji pirms tam jau pateikt. Mēs tu zini, vai šito te. Laimi tev korporatīvo. Paldies. Un, turamies. Kā tā? Lai nepārceļ tās darbdienas. Tad sajūka visi kompasi, ārā. Šausmas. Ok. Paldies. Lūdzu. Ziečs tas bija. Tas bija ziečs, bet nākamreiz ņiprāk jau.